Irēna Saprauska jau ir tādu ievadu manai tēmai iesākusi. Un mana tēma ir izglītība. Tātad informācijai šodien es it kā pārstāvu Tradicionālās kultūras asociāciju. Un Tradicionālās kultūras asociācija faktiski turpina Irēnas iesākto darbu. Tas ir bastiona ieņemšanu, kas ir izglītības ministrija, Saeima un satura centrs, tikai inteliģenti un pārdomāti un ar savu stratēģisko plānu. Es varu informēt, ko mēs esam konkrēti izdarījuši un kas ir plānā. Mans personīgais darba stils un stratēģija ir darboties gan virzienā uz augšu, gan virzienā uz leju. Un ejot no teorijas uz praksi un atpakaļ no prakses uz teoriju. Un tā es iesaku arī visiem pārējiem stariem, jo tikai tā var atrast to optimālāko risinājumu šai situācijai. Nevar tikai teoretizēt un domāt, kā ir labi, bet jāmeklē ir tā sasaiste ar esošo situāciju un jāizstrādā plāns, kā pakāpeniski var mainīt esošo situāciju. Tikai tad var teikt, ka šis darbs, kas gada garumā varbūt ne tikai būs auglīgs un nebūs velti nomests laiks zemē. Tātad es pati darbojos 3 organizācijās. Viena ir Nacionālā skolotāju savienība. Tātad viņi apvieno skolotājus, bet nevienmēr viņi ir nacionāli domājoši, viņi ir visādi, un tāpēc es esmu šajā organizācijā, lai faktiski šo te latvisko aizstāvētu un diskutētu ar pārējiem citādi domājošiem. Tradicionāla kultūras asociācija, es jau teicu, viņai ir līnija skaidra, cīnās par latvisko izglītību, un 3. ir tā praktiskā puse, kas esmu vienkārši Raiskuma izglītības un kultūras atbalsta biedrības priekšsēdētāju. Konkrēti strādāju vienā skolā, pasniedz latvisko dzīvesziņu, un vakar vēl arī uzrakstīju projektu visam novadam tieši izglītības atbalstam. Un tātad tiešām praktiski strādājot, tā mana ideja ir, kā tos cilvēkus, kuri jau šobrīd ir vairākās paaudzēs izauguši ar riebumu pret latvisko kultūru, kā ir iespējams viņus iedvesmot, mainīt viņu attieksmi, jo tikai pasakot, ka tas ir labi un tev tas ir jāapgūst, mēs neko labu neiegūstam, nekādu labu rezultātu. Un šobrīd es varu teikt tā, ka 3 gadu laikā pirmais gads bija ļoti smags, kad man skolas direktori pakstīja pie deguna likumus un teica, ko jūs savu latvisko reliģiju, ka reliģijai jābūt ir ārpus skolas. Bet es teicu, ka vai tad šis latviskais mantojums arī nav kultūra, un vai tad šī kultūra nav bērniem jāiemācās, vai vismaz viņa taču ir jāzina. Tā ir mūsu vēsture, tās ir mūsu tradīcijas. Tad pagāja gads, un šī direktora mainīja domas, jo viņi vienkārši redzēja, ka man ir cits piegājiens un cita domāšana, un ka tā ir ļoti vajadzīga bērniem. Un tad viņa pati piedalījās tajā, lai ieviestu šo latvisko dzīvesziņu skolā. Un mēs ar bērniem taisam koklis, mēs svinam svētkus, ja tagad es mācu 4. klasē šo latvisko dzīvesziņu. Tad, kad ir jāsvin svētki, visa skola jau piedalās tajā. Un arī skolotāji, kuri bija skeptiski un kuri arī kristieši, viņi sāk akceptēt, ka šādi svētki tādā veidā svinēti ir ļoti audzinoši un pozitīvi. Viņi bērnus iedvesmo. Un ne jau skolotāji bija tie, kuri teica, ejam visi kopā svinēt svētkus. Bet tad, kad 1. 4. klase svinēja svētkus, tad lielie bērni teica, kāpēc priekš mums nav tie svētki?
viņi teica, direktoriem mēs arī gribam šajos svētkos piedalīties, un viņi bija tie, kas vilka līdz tos skolotājus, kur ir kūtri un negrib ieskatīties materiālos un sameklēt kaut ko vairāk. Tātad, tā ir tā praktiskā puse. Es vienkārši studēju situāciju, kā praktiski var iedvesmot pārējās skolas, kuras ir, es teiktu, tā ļoti attālinājušās no latviskā, atgriezt atpakaļ pie savām saknēm. Ko mēs esam izdarījuši kā Latvijas Tradicionāla kultūras asociācija? Kāds ir šis virziens? Šis virziens ir tāds, ka pagājušajā gada vasarā mēs saaicinājām kopā visus nacionāli domājošos spēkus, kuriem ir saistība ar izglītību. Dabūjām no visām izdevniecībām mācību grāmatas un kvalitatīvi veicām pētījumu. Tātad izšķirstījām visas mācību grāmatas un uztaisījām statistiku. Un šī statistika bija ļoti bēdīga, ka šī latviskā tradīcija ir tik krūplā veidā šajās grāmatās, ka ir steidzīgi kaut kas jādara, ka ir steidzīgi jāpāraksta visas mācību programmas, ir steidzīgi jāpāraksta visas grāmatas. Un uz to mēs esam gatavi, un to mēs esam šo mērķi nosprauduši. Pie tam mēs to esam ļoti tādā inteliģentā veidā uzlikuši uz papīra. Diemžēl šodien es jums nerādīšu tās schēmas, jo tas prasa ilgāku laiku un iedziļināšanos tajā visā. Un tur ir specifiskās tādas pedagoģiskās lietas, kas varbūt daudziem šeit ir tālu pasauli. Tātad ar šo jau konkrēti izstrādāto stratēģisko plānu mēs devāmies uz izglītības ministriju. Un ministrs mēnešu laikā ar mums neatrada laiku tikties. Tas ir runa par jauno ministru Broku. Un tad, kad es piezvanīju ventspilniekiem, tātad jau vairākās Latvijas nostūros ir atsevišķas skolas un grupas, kuras vēlās šādu latvisku programmu priekš skolām, lai konkrēti ar bērniem strādātu. Grāmatas, kurās ir latviskie tēli, latviskā pasaules sapratne par dzīvi, par lietām, par attiecībām. Nevis kaut kas izkropļots un bezsaturīgs, un bezsakarīgs un savstarpēji nesaistīts. Un tad, kad ventspilnieki bija viens zvans Zaļo un Zemnieku partijas priekšsēdētājiem, un nākošā dienā man zvana šī parlamentārā sekretāri un saka, pēc dienas tiekamies. Un tad, kad mēs tikāmies, tad šī saruna bija ļoti auglīga un izrādās ļoti pozitīva. Un viņi saka, ka, diemžēl, ministrija ir tikai marionete, ka visu nosaka politiķi. Un, diemžēl, nevienmēr politiķi ir tik gudri savā šajā te jomā, kas viņiem ir uzticēta. Un tāpēc ir grūtības, jo principā ministrijā strādā profesionāli pedagogi, un viņiem ir ilgstoša pieredze. Bet to, ko es esmu redzējusi, staigājot, vazājoties pēdējā gadā pa ministriju, ka viņi nav noteicēji paši par savām domām, un viņi bieži vien tās noliek kaut kur tālāk un apspiež. Un šobrīd mums ir situācija, ka mēs tikām sūtīti, ministrs atsūtīja mums vēstuli, kad tās idejas un piedāvājums ir apsveicams, un kad viņi sūta mūsu uz Saeimas komisiju, un mēs ar Tradicionālās kultūras asociācijas priekšsēdētāju tikāmies ar Saeimas komisijā izglītības šo druvieti un kursīti, un viņas apsolīja uztaisīt atsevišķu Saeimas komisijas sēdi, kurā mēs varētu plānot, parādīt prezentāciju, ko tad mēs gribam. Mēs ejam šādu ceļu. Es zinu, ka Latvijas Nacionālās skolotājas savienības uzstādījums ir nost ar šo sistēmu, ar šo politisko sistēmu, tā esam jaunu sistēmu. Un tas vairāk atbilst šai izveidotajai organizācijai, kad ir jāizstrādā vienots koncepts ekonomikā, politikā, izglītībā, kultūrā,
un jāievieš, noslaukot visu veco sistēmu. Bet atkal, kamēr to nevar izdarīt, Tradicionāla kultūras asociācija iet šo otru ceļu, darām, ko mēs varam. Un mēs nevaram nogriezt kā ar nazi, jo arī mums nav pieredze, kā veikt šo te pakāpenisko pārēju. Cilvēks ir cilvēks, viņam nevar pateikt. Tagad apturi visas savas darbības, kādas tu esi līdz šim brīdim darījis, un no rītdienas tu domās savādāk. Tas nav iespējams. Ja? Tāpēc, it kā mēs strādājam pie šīs te pakāpeniskās pārējas. Tātad mums priekšā ir gaidām Saeimas komisijas sēde, un ļoti pozitīvi ir tas, ka šobrīd notiek arī šīs te diskusijas par izglītības finansējumu tikai latviešu valodā, jo arī tas ir jautājums, ka ja tiek no valsts budžeta finansētas krievvalodīgās skolas, tad nav valsts budžetā nauda, lai novirzītu viņu savas kultūras spēcināšanai un attīstīšanai. Un tas ir mūsu jautājums, un mēs vēlamies pārrakstīt programmas, izstrādāt citu sistēmu tieši izglītības saturam. Tas tā. Tātad tas ir tāds, ka mēs taisām tādu paralēlo upīti, strautiņu, kura vēlāk izaugs par lielu upi un vēlāk būs jūra. Problēma ir tā, ka tik ļoti ir nepieciešama šis te koncepts visās jomās citu sistēmu, jo tas ir pilnīgi skaidrs izpētot to izglītības likumus, ka viņi tiek balstīti uz šiem te Eiropas Savienības regulām, normatīvajiem dokumentiem, kuri savā būtībā nes tādu filozofiju, kas ir absolūti perpendikulāri pretēja latviskajai dzīves ziņas filozofijai un pasaules izpratnē. Tātad, ja to varētu tā kā nogriezt, es būtu ļoti pateicīga šiem cilvēkiem, kas sēž zālē, kuri spēj domāt kā ekonomisti, kā politiķi. Es saku, ka es esmu ļoti dziļi izglītībā un es tiešām gaidu arī šo jūsu palīdzību, jo ja mēs kļūstam ekonomiski neatkarīgi, tad mums var būt arī filozofiski tāda izglītība, kāda ir mums nepieciešama. Nevis tāda, kāda ir nepieciešama Eiropai vai vēl kādam šajā piramidālajā struktūrā esošajam spēkam. Un tas ir pilnīgi skaidrs, ka šobrīd Eiropas Savienības naudas ļoti nosaka to, kas notiek izglītībā, jo arī es vakar rakstot šo projektu, kas ir par Eiropas Savienības naudām, to pilnīgi un galīgi pārliecinājos, ka tā ir tāda smadzeņu skalošana, kādu mums nevajag. Un es saucu palīgā visus šos te gudros spēkus, kas mums ir, lūdzu, taisam jaunu sistēmu, kurā mums, kā Tradicionālas kultūras asociācijai, būs piedāvājums tieši izglītības jomā. Pagaidām, paldies! Liels paldies! Līdz ar to atgriežamies pie vēlēšanu jautājumu, ja? Lūdzu, vēlēšanu jautājums.